bijis katra Latviju novada mantojums, ja tā teikt, jo viņi ir zināmi ļoti sen jau no 17. gadsimta, un arī pat Eiropā šādas ziedas ar sastāvu ir bijušas pazīstamas. Sastāvs ir ļoti vienkārši. Tautas izmantoja to, kas viņām ir bijuši tanī brīdī pie rokas. Vai tie ir bijuši cūku tauki, vai kādi citi tauki, egru sveķi, vai priežu sveķi, vai dziedru sveķi. Kas no kurā reģionā ir viņiem bijis pieejams. Višu vasks un modernākajā receptūrā tas ir bijis sviests. Bet var arī bez šīs sviestā iztikt. Tātad tēma ir ziedas izmantošana pirtī. Vakardien arī jau daudz kur pieminējām, ka ziedas sastāvā esošos cūku taukus var izmantot vienas pašas ārstniecības līdzekli, kā maziem bērniem zīdaiņiem, tā arī māmiņas grož galva plīsuma gadījumos. Ziede tamdēļ ir vērtīga, ka visas sastāvdaļas katra pati par sevi, ja mēs ņemam vai vasku, vai taukus, vai sveķus, arī par gīvi, ir ar savām īpašībām ādu kopjošas, ziedējošas. Tā kompozīcija, kas rodās saliekot mums visus kopā, ir kaut kas jauns. Cilvēki lietojot jau ir izpētījuši un devuši savus atsauksmes vēstulēs, telefonas zvanos, un viņas ir bijušas arī apkopotas savā laikā. Tēvs saņēma no cilvēkiem vairāk 800 vēstules, tādās mapēs, un arī ir uzskatītas, kas ir tāds kā neoficiālā zinātniskais tautas pētījums. Un anotācijā arī ir šīs visas lietas, ārstnieciskās lietas, kur tā ziede ir pielietojama, ir izlasāms. Pamatprodukts ir klasiskā ziede. Tas ir noticis, ka kāds ir mēģinājis izmēģināt. Ir arī radīti 2 jauni produkti, kuri pievienoti 5. sastāvā. Vienā gadījumā tie ir kastaņu izvilkums stiltā. Droši vien varbūt pat jau esat iepazinušies, jo vēlēšanās var arī vēl pamēģināt. Un otrs produkts, druscīt pacels pa kādu nedēļu, ir ar dzinteri. Tātad zietē 5. sastāvdaļa ir dzinters pievienot. Jā, klasiskā veidība. Un pirtī mēs viņu izmantojam uz pirtošanās beigām, iesmērējot, ierīvējot, uzklājot uz ādas, problemātiskajās vietās, kur tas ir nepieciešams. Vai tie ir krusti, vai mugura, vai savilkas branda, vai sāpošas locītavas, plecs, kāja, gūžas locītava, lielās locītavas un arī mazās locītavas. Tas, kad mēs esam bijuši pirtī, dod efektu to, ka organisms āda, zemāda muskuļi ir sagatavojušies jebkādu produktu uzņemšanai. Tas pats notiek arī ar mazu efekts. Un ziedei ir iespēja proniknuts, tas ir iesaukties dziļākajos ādas muskuļu spārņos. Tātad mēs viņu tā arī izmantojam pirtī. Par kastani. Ko mums kastanis dos? Kastanis tropiskajām čūlām ļoti palīdzēs, locītavu sāpju gadījumā. Viņš līdzsvaros enerģijas. Var izmantot arī pie hemoroīdu ārstēšanas, sirdsnervu iekaisuma gadījumā un pie masturbācija, sirds sāpju, neiroloģijas, sirds sāpju gadījumā. Un sievietēm arī pie krūšdziedzera problēmām, vai pie mastīte vai masturbācijas. Bet ir ļoti jāskatās individuāli, kāds ir cilvēkam jūtība uz katru no sastāvdaļām un uz jauno radušos sastāvu kopumu, uz šo kompozīciju. Ja āda būs apsārtus, tas nozīmē, ka ir
ir kaut kāda paaugstināta reakcija. Par dzinteru runājot, latvieši pazina jau sen, un tas nav nekāds jaunums, ka mēs viņu izmantojam. Tikpat labi koku sveķi arī pēc laika pārvēršās dzinterā. Dzinters būs dabīgs stimulators, un viņš veicinās šūnu atjaunošanos. Būs priekš vispārējas organisma atvesļošanās, un viņš kā teikt noņems stresu. Izmantosim kā pretsāpju līdzekli, lai noņemtu sāpju sindromu. Tātad uzlaboja sādu, ir jau izmēģināts, un šķiet, ka būs labi. Ja jūs vēlēsieties viņu arī izmēģināt, tad šobrīd viņš kā eksperimentālajā kārtā, gan šis ar kastani, gan ar dzinteru, būtu vēlams atstāt savus kontaktiņus, lai mēs varētu tālāk komunicēt, lai mēs varētu ievākt atgriezenisko saiti par to, kā šis produkts patīk, nepatīk, strādā, nestrādā, uzlabot, tādu, lai mēs varētu teikt komunikāciju. Tas tā ļoti īsos vārdos. Katram noteikti ir sava pieredze par to, kā mēs ziedu lietojam pirtī. Un labprāt arī tas notiek, kad sanāko šādās, teiksim, reizēs cilvēki dalās viens ar otru un netur sveci zem pūri. Zinām, viņiem ir pēckaru gados, jā. Viņa sauc dažādi tautā, viņa sauc gan zieda evija, gan riņķa zieda, gan tukuma zieda. Bet, kā jau es teicu, tas ir tautas produkts, un tas, ka viņi šādi tai nosauc, viņiem piedod tikai labskanību. Kaut kāda atpazīstamība. Vai ir kaut kādi jautājumi? Tas pats par sevi saprotams. Vienīgi jaunie produkti tagad jāspēlē jātestē, jāskatās. Tieši tinter pulveris, jā. Pulveris, jā, tinters sabarsts pulveri. No kurienes jūs nekad no Kaliņģeras to tinters? Izcelsmes vietas. Vai ir derīguma termiņš? Derīguma termiņš ir pēc MK noteikumiem, dabiskam produktam ir 2 gadi. Nē, reālais testētais ir 8 gadi. 80 gadi, jā. 80 arī varētu. Man bija 20 gadi, ļoti labi strādāja. Ir gadījumi, jā, kad vienkārši zied kaut kur aizklīst, un tad vai no arī, kā es saku, cik ilgi viņām būs derīga, es parasti atbildu, kamēr jums trauciņš tukšs. Cilvēks saka, man stāv leduskapītis, nozīmē, ka viņš viņu nelieto, viņš ir aizmūs. Tāda lieta. Šai lietai ir jāatrodās. Vēstumā, ja ir tik karsts kā šobrīd šeit, tad labāk varbūt kaut kur priekšnamiņā stāvītī. Jā, jo tad viņš drusku kaut sāk kust un atkal maina to savu agregātu stāvokli. Var gadīties, ka viņš tā kā izmetās graudāni, sāk sadalīties savās pirmajās tajās sastāvdaļās. Tā var notikt. Bet labāk tomēr istabas temperatūrā. Un arī nav vēlams pārāk gaismā. Protams, jā, saules gaismā arī ietekmē šo te sadalīšanos. Tā leduskapī, augstuma ietekmē, vai augstums leduskapī arī viņam dara pāri, ne saldētavā, bet pašā leduskapī? Es domāju, ka nē. Vienīgi, ja mēs iedomājamies, kā, piemēram, jebkura dzīve organismi, kā sēnes, kuras mēs audzējam vai tējā vai pienā, jebkuras tāda veida augstās sēnes, ja mēs viņu istabas temperatūrā turam, tad viņi tā kā cilvēks, viņi ir dzīvi, viņi elpo, viņi barojās, vairojās. Ja mēs ieliekam leduskapī, kā šie visi procesi, tā kā drusku lēnāk palielinās tā reakcija, varētu tādā veidā trimdas apstākļos, ja viņi varētu saglabāt ilgstošāk, līdz 20 gadiem. Ja mēs viņu taisamies tomēr lietot dzīvi un, kā tomēr uzpasēt kā līdzcilvēku, ja tad mēs viņu tomēr turam pie sevis. Kā jūs viņus glabājiet starp ražošanu un pārdošanu?
istabas temperatūrā. Vēsā tumšā. Istabas temperatūrā tumšā vietā. Bet viņi man ļoti ātri. Es parasti negatavoju uz priekšu ilgākam laikam. Es viņu gatavoju tikai tad, kad ir nepieciešams pasūtījums. Un šobrīd arī tāda situācija, ka man tikai jauni eksperimentālie produkti un nākošos vēlreiz pēc 2 nedēļām ieraudzīt. Parasto klasisko zīdi. Pastāstiet lūdzu drusciņ par to stēvijas produktu, kas bija vakar bruciņā. Jā. Pirms 3 gadiem mēs iestājāmies pie diabētiķiem un tur dzima ideja izmantot stēviju. Stēvija ir diabētiķiem cukuraizstājējis tāds augs ar ļoti saldām lapām. Viņu izmanto kā pie ievārījumiem, tā ikdienā. Savukārt kosmētikā francūži ir iemanījušies viņu izmantot, radot ķermeņkopšanas līdzekļus. Tas ir šampūni, tušas želijas, siepes un tā tālāk. Un pievieno stēviju ar tādu nolūku, lai mikroplaisiņas, kas rodās tādā intensīvas beršanas rezultātā, ātrāk sadziedētu. Patiesībā diabētiķiem pašiem par sevi ir ļoti grūti sadziedēt brūces, tad, ja viņiem ir radušās šādas traumas, tad mēs radījām šo ziedi speciāli priekš viņiem. Mazās eksperimentālās tādās čūcīšos un tropiskām čūlām. Kāds atsaucas ir? Var teikt, ka ziede pati par sevi jau bija paredzēta tropiskajām čūlām. Tad arī šis te moments, kad ir vajadzīga tā atpakaļ saite, lai varētu fiksēt, vai ir labāk, vai nav, kā teikt, izmaiņas nav bijušas. Ir viena man atsauksme bijusi par šo ziedi ar stēviju, lietojot iekšķīgi. To ziedi iekšķīgi? Jā. Pastāstiet. Lietojot iekšķīgi, ja, piemēram, viņš varētu strādāt uz kuņķu, uz vēdera iekšējās grūtas, apsārtumiem, eroziju. Jā. Kā viņu Garšas īpašībās, ka klasiskā zieda ir rūgta, jo tur ir sastāvā esoši sveķi. Sveķi paši par sevi ir rūgti. Ja pievieno stēvijas ekstraktu, viņus drusciņi tā kā notušē. Tad mēs viņu varam lietot tajos gadījumos, kad mums ir kaut kas mutes dobumā jāārstē. Jo zieda paredzēta pēc savas definīcijas ādas un gļotādas, ārstēšanai, kopšanai, klietēšanai un dažādu izsitumu, kas arī gļotātā rodās klietēšanai. Tā skaitā arī gastrīti, kuņģa čūlas, ļoti cietē kuņģa čūlas. Jo noņem... Jautājums par dozu. Jā, es jo noņem kuņģa skābi. Un līdz ar to izsrojošo te pie paša līmeni, kuņģis netiek kairināts. Doze ir katram cilvēkam radītāja pirmā locītājs lielums. Tik tā var paņemt, jā, šis pirkstiņš tā, tik daudz var paņemt, tik arī mēs ieliekam mutē. Ja mēs gribam kuņģu vainas dziedēt, jā. Ja mēs gribam kuņģu vainas... Cik bieži pirmo locītāju? Reizi dienā? Ja mēs gribam gastrītu un kuņģu čūlu ārstēt, tad nosacījums, lai kuņģis būtu tukšs, tas ir pusstundu pirms brokastīm. Ja ir kāds kakla vainas, tad mēs pulksteņus neskatāmies. Mēs lietojam inklu brīdiņu. Tagad apsāktas kaklas, balsenas iekais un strīklas iekais un mandelis, sāpīgas. Kādam? Magnīgas man. Trotojošām angīnām. Un mandelis angīnu pasūkā, vēlreiz pasūkā, cik daudz viņu sūkā? Cik daudz sūkā? Aptuveni līdz pusteikarotei dienā. Tā būtu liela cilvēka, maksimāli pieļaujamā deva. Pusteikarota dienā, jā? Jā, teorētiski. Bet praksē cilvēki arī pat līdz 2 teikarotēm un vairāk ir lietojuši. Līdz 2? Līdz 2. Bet tas, kā teikt, pašam uz savu galvu. Kuņģa čūlai daudzums. Kuņģa čūlai pusteikarota pusstundu pirms brokastīm. Uzdarot nedaudz siltu ūdens, izskalot muti. Vienreiz dienā? Vienreiz dienā, jā. Kā ieliek te izskalot? Faktiski tā, ieliek te, viņi izkūst norīt, uzdar siltu ūdeni un pēc pusstundas... Visu to pašu var darīt ar klasisko eviju, nav īpaši vajadzīgi garšī ar stēviju, vienīgi ar stēviju viņi būs garšīgāk. Tieši tā, mēs nejutīsim to sajūtu.
Jā, tā par stēviju ir viena atsauksme. Otra atsauksme man nāca par to, ka stēvijas ekstrakta ceļā noņem pret sāpju iedarbību ziedei. Tas ir lietojot uz otrītavām. Stēvija, jā. Kā bija tā sastāvdaļa stēvija. Varbūt arī jūs varat ko izmēģināt salīdzināšanai. Tad uz locītavām lietojot viņa nedod tik ilgstošu efektu kā klasiskā ziede. Tātad ir kaut kas radies jauns. Šitot uz lielu par izsūtu no jaunajiem? Nē, uz lielpē man darbības ir beigusies. Tu kaimiņies pie kaimiņienes vienmēr, jā? Pie kaimiņienes ir nopirkt parasto, jā, bet to, ko vēlas nemat. Jā. Pie viņas vajag. Jūs no Englas nosot vienmēr iebilst paņem saviem pacietiem, kā es viņu pastāvīt lietoju darījus vai pārdošu vai manī. Viņi tiešām ir ļoti pieprasīti un labi strādā. Jā, kā man tās teica, šeit lietai jābūt katra sevi cienoša latviešu apliecībā. Jo pirmā palīdzība, jebkuras vainas, vai tā ir asfalta slimība, vai apklausēšanās apdegums, dažādas pirmais, tas ir 90 sekundžu laikā. Ja ļoti liels apklausējums vai apdegums, tad iespēja robežās ar augstu ūdeni. Ja viņi nav, tad nekā nenodzesējam un uzreiz uzklājam ziedi, apklaucējums nebūs un arī čūlas sāpes arī tādas. Saules apdegumi arī, jā. Video to stēviju var kā kosmetikā. Nē, ne tikai stēviju, bet arī parasto eviju. Tātad vēl to kuņģi vēl pieminot, viņu šo te pustekroti var dozēt uz pusītēm no rīta un vakaros, ja stāvoklis ir ļoti neciešams, tātad mēs viņu varam uz nakti ejot gulēt, vēl to 4. daļu tekrotī, vēl arī paņemt un tādā veidā nomierināt. Kurs ilgums ir 7-14 dienas, no 7 līdz 14 dienām. Tas tā kā ir kurs ilgums. Droši vien, ka sezonāli vairāk šī lieta būs aktuāla. Un angīnām ir, kamēr pazūd simptomi, kamēr sūdzības nav. Ja profilaksē vēlams jaunā mēnesī sākt, ja profilaksē darām kaut kā, tad tā lieta dēļ 7 dienas, pirmā ir priekš profilaks, ļoti labi pilnīgi pietiekot. Sākot vienas mēnesi ceturksni jaunajā mēnesī, 7 dienas mēs viņu arī palietojam. Teiksim, tā jaunīna arī paņemt galā, jā. Reiz dienā līdz tām 2 teikrotēm. Jā, līdz tām 2 teikrotēm. Es parasti, ka taisu vēl mājas apstākļos. Pašai priekš sevis, es taisu tādu maisījumu. Apmēram vienādās daļās ziede, sviests, medus, propolis, centrā. Tāpat ziede, plus sviests, plus propolis ceļā aptiekā nopērkamais. Var arī propolis uz spirtā likt klāt. Un medus, lai viņi nebūtu tik ļoti negatīvi lēmums. Un tad es samaisu kādā vienā trauciņā un lietoju pēc vajadzības. Bet tāda katru dienu es sagatavoju tādu jaunu porciju, lai es zinātu, ka man tā pusteikrota netiek tā kā pārkārta. Kāpēc es vispār runāju par to pusteikrota? Jo šito pusteikrota. Jā, ziedas sastāvdaļā būs tā pustīte. Kāpēc tiek pieminēts? Jo, ja cilvēkam ir nieras un aknas bijušas kādreiz slimas, vai tās ir bijušas kādas nopietnas aknu saslimšanas, tirozes vai arī nieru dažādas saslimšanas, tad zieda var vienkārši izraisīt atkal atkārtēju pārsinājumu, lai šīs nenotiktu, tad kā teikt, tomēr vērojam sevi un ieklausāmies. Bet šito te ziedas vietas propulsējā vai spirtām medus, tas ir pie vīrusu saslimšanās? Jā, gan vīrusu saslimšanas, gan kakla sāpes, balss aizsmakums. Šeit var piebildēt vēl vienu lietu, jā. Dabīgā stēvija ļoti labi palīdz pret odiem.
Tā kā tie, kas ir makšķernieki, mednieki, vēl kaut kur viegli plānu kārtiņu uzklājot uz rokas vai uz matiem, jums pusmetra attālumā neviens otrs nepietuvosies. Jā. Tas ir pārbaudīts sen, un arī no Baltkrievijā pie medniekiem un visur citur. Pilnīgi pasīgs. Vai jūs vēl tajā kartokastē ir ko nopirkt kāds goņģis? No šobrīd, vai jūs jau visu vakar ir pēdējās 3 dažādu lielumu klasiskās, un tad ir biezās lānija dzinteri. Pēc lekcijas jāspiem fiksi, pēc pirmais jāspiem. Naskākie jau vakar iepirka. Pietiks visi jau nevajag uzmēties. Ir ar dzinteri un ir ar kastani arī pieejams. Ja vajag, tad var pierakstīties uz jaunu vienkārtēju. Bet par tiem modiem kukaiņiem tiešām kolosāli. Vienkārši ar augu? Nē, ar šito pašu paņem plānā kārtiņā rokās saberzē un uz atklātām ķermeņa daļām uzlāja. Un tu, kas ir, viņš uzsūcās arī normāli, viņš arī netraucē, jā? Nu, ja pašam nav nepatīkam šīs smāžas evijas, jā? Bet odi un kukaiņi netuvojās. Arī kukaiņu podu un vietām ļoti labi. Sevišķi, ja bērnus sakož rokām, uzlaiž visu ļoti ātri pāriet niezi un iekais un kukaiņi ir tiešām labi strādā. Nu, teiksim, es jau vakar tā kā iepirkt, bet ja vēl vajadzēs tur Rīgā. Ir manī. Nē, gribu te vēl kaut ko. Tad vēl teikt atsevišķi sastādīt pasūtījumu, tad, kad es braucu uz Rīgu, tas ir Jā. Jo Rīgā arī ir iespējams. Mājaslapā ziedevī.lv ir arī iespējams iegādāties. Nu, tādai fiksai vajadzībai, ja nevar sagaidīt nākošo nedēļu, piemēram, esmībā. Tad jā, tas par odiem, tas ir vasaras pielietojums ziedei. Ziemas pielietojums arī ir novērojums, kā apsaldējuma profilaksei vai kā aiznesām pirms tieši. Droši vien, kad arī ja nav žēl. Sasmērējam kāju apakšas, atļaujam druscīt nožūt, uzākam zeķus un varam doties, nezinu, pārgājienā, stāvēt pie brīvības piemietu vai kā savādāk, nesals kājas, jo būs izveidojusies. Ja būs izveidojusies aizsarkārtiņa un jo viņi jau sasilstot rokās veido ļoti elastīgu plānu slānību, tā kā tur ļoti minimāli vajag. Viņš jau ļoti labi klājās visu. Paši mēs varam darīt arī ar rokām, ar atklātām ķermeņa daļām, ar degungalu, dodoties slēpot, makšķerējot. Cik ir piemērs par iesmēri, Tagad nāks gripas laiks un profilaktiski. Mēs varam iesmērēt deguna apakšdaļu, var arī drustīt nāsīs aizsardzībai, jo gripas bacili mēs zinām, ka lido pa gaisu un tādējādi zieda veikšu aizsardz funkciju, jo izlīsies ēdriskās eļas un ļotāji būs tā kā pasargāta. Līdzīgi kā ķiploku krēles un tā vienkārtība. Ja kādreiz ķiploku krēles nepatīk un zvaigznīgi ir parās, taču tas pašā laikā. Lielā salāvas sejas, deguna zvaigiem, arī kā rokas mēs varam aizsargāt, būs kā aizsargājums, tad viņai ir dažādas funkcijas. Ciedējoša, aizsargājoša, mitrinoša, barojoša. Pie ādas saslimšanām. Ādas saslimšanas ir ļoti nepatīkamas un arī ilgstošas, un vienmēr vajag meklēt un atrast cēloni, kas ir par cēloni šajā saslimšanai. Ziedi var palīdzēt tikai un vienīgi uzlabot ādas stāvokli. Tātad psoriāzes, ekzēmas, ēdis. Esmu mēģinājis arī bērniem pie piena kreveles. Tātad pie piena kreveles arī esmu mēģinājis, jā. Grūtniecēm vai neveidotos strējas arī dzen profilaktiski. Arī barojošām māmiņām krūšu galu apziekšanai, bet es arī esmu pati lietojusi, bet es neesmu apkārt. Ļoti jūtīgi krūšu galu, tad drusciņi arī koži mazliet viņa aktīvi ir, kad ar tieši tīros baltos stāvokļus. Bet ja arī krūšu galu nav tik jūtīgi, tad droši var arī šito ļoti palīdz. Tad, kad māmiņa baro, tad, kad viņai ir šie plaisājošie krūšu galu, tad, kad
viņu liek pie krūts, ziedi jau ir iesūkusies un varbūt minimāli kaut kādu drūktumu garš būs, bet bērniņš to nejutīs, jo viņa garšas kārpiņas ir tikai uz mēles, tad, kad viņš paņem krūtsgalu, viņš vienkārši nejutīs to ziedu. Tā kā nav nepieciešams nomaskāt. Nekas slikts tur nenotiks, ja viņš kaut kā tur miligramu pēdīs vai kaut kā. Nekas slikts nedarīs. Šeit ir runa vēl kāda, ja ir dažādi krūtsgali, jāmām krūtsgali, mazāk attīstības izveidošanām, tad viņiem bērnam arī grūti paņemt kādreiz ļoti īsti krūtsgali, tad tā problemātiskā. Bet kam ir normāli krūtsgali? Pareizi ir zīdīšanas tehnika, un arī tas viss process, tiešām kā šobrīd ir viss izveidojies. Man ir 3 meitas, kur tagad viss tas izsnās. Nepārtraukt. Ja ir kaut kāda piebilstams lietas par ziedas izmantošanas piekrītu, tad lūdzu arī tiešām dalīties ar to ziedojumu. Vai ir drīzāk sāžas un pasājošās sāžas kādām līderes? Jā. Viņi mīkstī, viņi uztur ķermeni, neļauj ķermeni mātri izžūt, viņi aizsargā no straujas mikrozaudēšanas no ādas, tā kā viņi tieši tāpat strādā. Un kā es minēju, arī Baltijas un tādu, viņi sastāvā ir viena no sastāvdaļām, pluso un nāk aizsargājušās sveļķi un medus, kad pabaro atkal ādu papīrus. Tā viss kārtībā. Vienīgi tikai dažiem cilvēkiem, kuri nedaudz alerģiski, kuriem traucē tas dažas sastāvdaļas, viņi tur izmanto tikai tavs augurs. Bet, ja nav alerģijas un nav pēc tam... Bet praktiski es neesmu novērojis, ka daudziem paretam ir, ka viņiem taisa tā kā iekaisuma nedaudz. Bet tas ir tikai sākuma stadijā, pēc tam vairāk nē. Kādu jūs pārbaudīt, vai tā alerģija liek šitiem te? Nē, pāris. Piepucīt, un tas skatās, vai šeit paliek sākuma? Nē, jūs vienkārši liekat uz problemātisko vietu, vai nu viņi paliek un nodziest, vai arī viņi tomēr, taisa tas reakcija. No taisās reakcija, tad uzliekam tikai taukus. Un to provu netās pirms tam tomēr? Tā prova nekot, tik visā laikā nedos. Tas ir smaržām, jūs varat taisīt provis. Jūs sāk izgadot. Maziem bērniem, ja nekad vēl neesam lietojuši, tad varam, jebkurā viedā uz ādeņas uzsmērēt, jo viņam ādeņa ir ļoti jūtīga. Tad šo te testu novēro 24 stundu laikā. Tāpat arī sievietēm pie masturbācijām arī tam ir jāuzmanās, jo šī āda ir ļoti plāna krūšu apvidū un arī ja ir nepieciešams, piemēram, masturbācija ārstēšanā 24 stundas novērojam, un tad mēs varam vai kompresus likt. Pieņemt lēmumu, jā, vai nu tad jau vēl Maziem bērniem ir bronhītiem. Maziem bērniem ne tikai Evija bāzes vienkārši medu plānā kārtiņā uzliekam klāt parasto celofāniņu pielīmējam. Pa nakti nesmērē drēbes, no rīt viss ir uzsūcies, celofāniņš nokrīt nost. Bērniem pie bronhītiem, arī pieaugušiem cilvēkiem pie bronhītiem. Mēs izmantojam drusciņu savādāku tehniku. Mēs te paņemam ziedi drusciņu lielākā daudzumā, uzsildam uz uguns, lai viņi kļūst šķidra un silta. Uzklājam biezākā tekošā jau slānī sprūtī. Tad jau mums ir sasildīta speciāli šīm nolūkam paredzēta silta, tāda flanelis, vilnas, drēbīti pieliekam klāt šī lielā kompresa, mums par nakti turēsies. Vēl uzklājam virsū vēl kādu ļoti siltu. Izguļam nakti, dzeram tējas, izguļam nakti, un no rīta mēs esam... Tas ir tas pats, ko es teicu, jā. Tāds, tā kā plēvītas mēs neesam izmantojuši. Nē, tas ir kā mazā bērnam, jau tikai medu, jā. Vai medus nesmērē drēbes, pieliekam celofānu plēvītiņš, nesmērē drēbes, viņš arī neplēš nost, jo tā plēvīti ir, un no rīta viņi prati nokrīt, viņi pārējais ir uzsūcies. Un arī reflektorās zonas, kas atrodās kāju pēdu apakšās un kāju ikušas bērniem arī sasmērējām pie klepus un pie bronhītiem. Varam to jau darīt arī profilaktiski, ja ir pirmās pazīmes pie saulstēšanas. Šeit varētu būt jaunais tas, kas mums kastaņi spirtā. Tas varētu labāk strādāt tieši uz kājām, uz pēdām un arī pieaugušiem krūtīm starp lapstiņām, arī uz mugurām, banku vietās. Jo tas spirts pats par sevi arī papildus vēl dot klāt. Sildošu efektu, jā. Spirts tur vairs nav tehnoloģiski iekšā. Vienalga, viņš tomēr izdalīsies daļai. Tehnoloģiski viņš, manuprāt, tomēr ir nedaudz, kaut cik nedaudz, jo šīs maržas. Ziedoni, tā visajais slānis saglabā to, kas tur ir iekšā, jā, un tāpēc es domāju, jā. Viņš smaržo vēl Paskatieties, tagad paņem, jā, nedaudz uz rokas un sasildam, jā. Ar rokām mēs viņu sasildam, jā.
Un redziet, tagad, jā, pieskarieties manām rokām, un mums ir praktiski karsts, silts un pārējais. Un mēs varam arī strādāt ar viņu. Arī pie masāžas ļoti labi cevišķi pirtī, jā, tātad paņemam uz rokām, uzsildam, darbojamies, viņš momentā visu izlīdzināt. Dabiskā karstā kompresa. Pasmažot pēc rūkas, jā. Esmu tev veicis. Tu rūkas tālāk. Jūs telefonu numuru varbūt tev vajag kā Mājaslapā. Evi, es uzrakstu tur. Mēs nodiktējuši, mēs Nē, uzrakstu. Cilvēks. Nodiktē un uzrakstu. Rakst. 266 40 23 83 264 2383. Kurā dienā jūs rītā? Pēc iepriekšējās sasāmīšanas, jā. Parasti tās ir pieminētas. Nē, tas arī vienkārši pie manis ir atstāts ar vārds. Es atkal šie malā video jau man atlaidīja. Viss notiekās. Iespējams sadarbības salīdzināt. Labi. Izejot no šo sastāvdaļu bagātības, ja? Kāju sāpes. Tad kastams, jā. Nu, ir arī, protams, vienmēr jālūkojas, kāpēc tās kājas mums sāp. Tātad ir jāmeklē cēlonis dziļāk, ir jārūn dziļāk. Bet tātad mēs izmantosim sastāvdaļu. Pēc cilvēkiem sāk viss. Tāpēc es saku, ka šeit iedēja jābūt jebkuras ģimenes attiecības. Jo tā ir tāda maza atpērība, maza, bet patīkama atpērība. Jautājums par marīgītiem klepus. Marīgīti klāts var kombinēt iekšējiem arī ārēji? Protams, jā. Svarīgi, lai iesākuma procesā mums arī silts apsmēdējam kaklu no ārpuses, noslēgam arī šādu. Gan iekšķīdināri. Jā. Ja nosacījam, ka šis sniegs un apus vasaras. Droši. Jo šito iekšīgi iepašot sensitīvā tā mēs tikai sapazināmies. 25 apakaļ jau redzēt, tā mēs čupamies. Nākšu mazliet tevijai palīgā attiecībā par to pirkstu sadaļu. Jo faktiski no tā ir iznācis, kad Nē, to interesantāko sadaļu. Kaut gan mēs revī neesam ne oficiāli, ne arī neoficiāli pārgulējuši. Tad divi jaunie izstrādājumi ir mūsu kopīgie bērni. Mums vēl ir daži citi iecerēti. Un tāpēc arī mazliet attiecībā par šo pirkstu sadaļu es atļaušos viņai piepalīdzēt. Nu, ja mēs runājam par šo te dzintara ziedi, redziet, šodien ir dzīvojot un ir tehnoloģija pasaulē, mēs esam pakļauti ļoti daudz dažādiem šiem te kaitīgajiem starojumiem, kuri lielākā daļa gadījumā nav tie labākie mūsu veselībai. Lai mazinātu šo te kaitīgo starojumu ietekmi, tad ir ļoti jauki, kad mēs pirms kāpjām, faktiski tā, uzliekot cilvēku uz lāvas, mazliet viņu iesildot, ļoti plānā kārtiņā šo te dzintara ziedes versiju, un tad pa virsu ar pelašķu upeņu slotiņu. Ja, tad ļoti labi mazinās kaitīgā starojuma ietekmi uz cilvēku organismu. Pelašs upenīti, jauktā slotiņa.
Jā, ļoti labi nostrādāt šajā ziņā, lai mazinātu šo te ietekmi. Var arī vībotnī to pielaist klāt, arī vērmelīti. Jā. Tad runājot par to gadsimtu modes slimību, kur kādreiz nebija modes slimība, ja mēs paskatāmies uz Rubensa gleznām, jā, celulīti. Tātad pastāv šī versija, ka pirms kāpšanas uz lāvas meitenē šīs problemātiskās vietas mēs tā diezgan bagātīgi iegriežam ar šo te dzintaru eviju un uztaisām ietināmo. Tātad gurnus ietinām, kaut vai tajā pašā pārtīgas plēvītē, viņi ļoti labi pieguļ. Un tad liekam meiteni uz lāvas un ar platlapu slotām ļoti pamatīgi izcildām. Tagad pamatā šajā iegājiena reizē strādājam uz šīm te problēmu zonām. Tad izgrozot ne tikai uz vēderu un muguras, bet arī uz sāniem, lai tiktu gurnu daļām klāt. Tad arī būs jums ļoti labs efekts pēc tam izmasējot. Jā, jūs dabūsiet skaistu ādiņu. Īstenībā tas ir tāds celulīts. Celulīts ir iekšēji process. Tie ir gadus celulīts. Tur jau man liekas, ka celulīts kā diezgan viņi izdīdē, bet es domāju, ka celulītībā ir vienkārši. Celulītībā tas ir vienkārši ideāls variants. Tas ir tikai Tas ir ārējais slāns, bet to nevar izdarīt pirtī patiesībā. Ir ļoti daudz, ko var izdarīt. Var, bet tie ir iekšēji ļoti procesi celulīts. Redziet, šeit nāk klāt tas, ko mēs runājam par garīgi enerģētiskajām praksēm pirtī. Tātad šeit, ja mēs kombinējam šo te pēršanu vēl ar šo to citu, tad mēs tiekam klāt arī tiem procesiem. Jā, bet fizioloģijā neviens nav atcēlis. Jā, nav atcēlis, bet mēs tikai varam viņu ietekmēt. Tur jau ir tā lieta. Jo, ne par vēl teiksim, varbūt tāds labākais labākā ego glaudīšana man savā laikā bija, kad es pēru zirģi depresēju sievieti. Bet es tā kaut ko vieglu kosmētisko programmu uzliku. Viņa man pēc 3 dienām zvana. Viņa saka, zini, mana kosmētiķa grib pie tevis tikt pirtī. Es saku, kāpēc? Viņa 8 gadus ar mani ātri strādā, bet nesaprot, kā vienā vakarā kaut ko tādu var dabūt gatavu. Par to jau šaut nav. Tā kā mēs arī fizioloģijai tiekam klāt. Tikai šī fizioloģija ir jāzina, tā ir tāda maz neamša. Ir viņa jāzina, no kuras puses viņai pieiet. Svarīgs ir viss, nav maz. Svarīgs ir viss. Zināšanām ir jābūt. Tieši tā. Neko nevar darīt. Tad vēl runāju par šo te dzintara ziedi. Viņa mums ir ļoti noderīga tām tēmām, par ko mēs vakar runājām. Tātad šī ziede sievietēm pirms dzemdībām. Tātad iegurņa daļa, vēdera daļa vienkārši ieziežot, viņa atvieglos dzemdību procesu. Jā, tieši tā. Tātad šis te dzemdību procedūra notiks daudz vieglāk. To var darīt ne tikai pirtī, bet arī bez pirts, kā tas lielākajā daļā gadījumu notiek. Bet tieši dzintari, jā? Tieši, jā, pa dzintaru. Jo šeit ir jāskatās mums uz dzintaru enerģētiskajām īpašībām, tas, ko viņi dara. Jā, jo tie ir tādi paši efekti mēs varētu arī dabūt, ja mēs šeit te grūtniecei taisīt vieglu masāžu ar lielu dzintaru gabalu. Uzsildīt to. Jā, mēs to paši dabūt. Пожалуйста, Ярослав. Я хочу это самое озвучить такую вещь интересную, да. Эви масса очень хорошая, я ее раздаю своим друзьям уже года 3, когда сама, да.
с ящиками привозят. Он сеял. Такой момент, да? Что у нас есть друзья, которые могут себе позволить, допустим, даже такую косметику, как Лапрайер, да, которая там тюбик стоит 500 евро, да, такой вот, да. Ну, то есть, как бы, нормально. И эти друзья, они пользуются Эви, на самом деле, да, параллельно, да, то есть, для кожи, для чего-то. Что я вот ознакомился с Эви, да, и вспомнил, что я немножко понимаю в бизнесе. Вот эта Эви, она хороша для общих массажей, для всего, да, но я не нашел здесь премиум класса. Да? То есть нужны вещи, допустим, нельзя, я понимаю, что она одинаково хороша и для задницы, и для лица, но на самом деле так не бывает. Да? То, что хорошо для задницы, оно может быть засильно для лица, и наоборот. Да? То есть, вот я в следующий раз, мой приезд, я бы хотел увидеть в отеле линию премиум класса, да? То, что может делать для лица, и то, что может конкурировать с Лапрайер. Хорошо, Ярослав. Расцвение. Создадим и назовем этот Ярослав. Первый продукт. Дорого. Главное, чтобы это было дорого. Будет дорого. Вот это мы обещаем. Даже очень-очень дорого будет. Nē, nu mums ir idejas dažas. Īstenībā var vienkārši atbildīt mazās buļģiņās klasisko ziedi un pārdot par 500 eiro buļģi. Un viss būs priekšlikums. Jā. Bez tam Cintara Evija arī labi noņem stresu. Ļoti labi stresu noņem. Kā viņi lieto? Var viņa būt kā vispārēja ķermeņa masāža, vai viņa var būt arī uz lāvas, un pa virsu mēs peram ar kadiķīti, ar pīlādzīti. Jā, tātad ļoti labi šādā aspektā tas varētu strādāt. Kadiķis un pīlāds. Jā. Nu, bez tam Evija kā lokāls izmantojums vietās, kur ir apgrūtināta apasiņošana, asinsrite. Jā. Pirmkārt, viņi noderēs iemasējot lūk šos te rajonus, kur klasiski sašaurinātie asins vadi, kāpēc ļoti daudz ir šīs sāpošās galvas. Ja? Tātad klasiski vieta, kur viņam prasītos ļoti bieži mums ir traucēts asins rite kājās. Šeit gan tad būtu labāka versija, kad mēs kombinējam šo te dzintaru kopā ar kastanu. Abas nē. Abas, jā, sajaukt. Jā, kājām, jā? Jā, uz kājām. Un faktiski šeit uz kājām uzliekot, un tad pa virsmas ar kūgu slotām. Vai kastaņas slota, jā, arī brīnišķīgi nostrādās. Valrieksta slota. O, tā ir labi. Tā ir labi. Arī Lazdā augsnis. Visi, kam ir ieksti, lielākā daļa. Jā, viņi ļoti labi nostrādās. Augsnis. Šīs te slotas. Jo faktiski kastāns gan tā, ļoti efektīvi viņš kopā ar vibrācijas slotām strādā. Tad tas ir pielietojams ne tikai pirtī, bet arī ārpus pirti, jo tad, kad mums ir šīs te kājās vēju problēmas, vispār apasiņošanas problēmas, tad ir svarīgi, ka mēs to darām katru dienu. Ja, un šis darbs uz katru kāju minūtes 10-15 katru dienu. Plus vēl šī te kastaņu ziede, un tad jums arī būs rezultāts.
Nu, tad vēl tīri no enerģētiskā viedokļa šī te kastaņa ziede ir ļoti labi notiek. Pārliec uz kastani jau? Tev skumji no dzintaļa šķirties? Nē, es gribu noskaidrot. Es pārgāju pilnībā uz kastani. Konkrēti. Varbūt. Tā ir, ja tas kastans ir iekšā? Jā. Nu, ir, kā jau mēs teicām, 2 jauni bērni. Un enerģētiski kastanis. Enerģētiski kastaņa zieda noderēs cilvēkam enerģiju līdzsvarošanā, jo mūsu enerģētika ir ļoti izlīdzsvarota, jā. Ne visas čakras mums normāli strādā, tātad, lai izlīdzsvarot, tad vispārēji ķermeņa masāža šo te kastaņu ziedi, jā, ļoti labi noderēs enerģiju līdzsvarošanā. Masāža. Masāža, jā. Nē, viss ķermenis no matu galiņiem līdz pat pārpirkst nadziņiem. Jā? Noderēs. Nu tā, tas varbūt pagaidām īsumā jums viela pārdomām, bet tik tiešām lūgums par savu pieredzi dot tevī atsauksmes, jo, ja ir jauns produkts, viņš jāpēta un ir vajadzīgs šīs te atsauksmes par to, kā tad viņš strādā. Zinātniskajām darbām piešķīrs lūdzu, un kā jūs nostrādāsim? Tu vispirms pārbaudi un tad pēkšāk. Ieva, bet zieda Evija bez kastaņa un bez dzintara strādā ļoti labi, bet ja būs dzintars un kastaņas klāt vēl. Bet tāpēc jau ir radīts, ka mēģina. Labi. Kā jau Ziedonis teica, tātad atsauksmes ir nepieciešams un jebkura no ziedēm pirmoreiz cilvēkam klājot, mēs vienmēr apvaicājamies, vai jums nav alerģijas, vai nav jūtība, vai nav sienadrudzes, vai nav alerģiskas reakcijas. No tā mēs pasargāsim kā savu klientu, tā arī paši sevi no tālāk. Tā vienmēr labāk ir pavaicāt vairāk kā. Tā, šī pirmā sēta kā būtu noslēgusi. Otra piedara. Es īsti nezinu, vai es tā uzreiz varu pārslēgties uz otro tēmu. Otrā tēma, ja otrais cilvēks, kurš ir bijis šodien paredzēts, tā ir doktora Zane Valoda. Viņai bija paredzēts runāt par modernākajām alternatīvajām ārstiešanas metodēm un imunoloģiju. Drustīti sasaukt šaubu. Nu jā, tad varbūt, kad... Un pauzīt. Nu labi, pateikties.